Pārdaugavas spēks ar zināšanām ķīmijā, biotehnoloģijās un mākslā. Dāmas un kungi, Krišjāns Brasliņš. Čau, sveiks un vesels. Čau. Kā tev sokās? Man sokās ļoti labi. Krišjān, es iedevu divos vārdos ieskatu par tevi. Ķīmija, biozinātnes, māksla, teātris. Saliec visu kopā, kā no tā es nonācu 20 gadu laikā? Es bērnībā gribēju, lai māksla ir tikai pašmācības ceļā. Un tagad pienāca tas laiks pēc 12. klases, kad ir jādomā par studijām. Tad es tomēr sapratu, ka es negribu studēt biozinātnes, un tas jau ir apnicis jau no Āgenskalna ģimnāzijas laikiem. Un tad es aizgāju uz Mākslas akadēmiju. Bet paralēli Āgenskalna ģimnāzijai tu darbojies arī teātrī, tu esi bijis mākslā, arī dziedājis, muzicējis. Kā tu liki kopā šīs lietas? Pastāst par sevi. Kā gāja tās divas paralēlās pasaules? Ļoti sūri. Es gāju. Tā kā pa dienu tu mācies eksaktās zinātnes, un tad vakarā tu esi pilnībā groteskā un saģērbies un sagrimējies par kaut kādu tādu klaunu. Un tad, sāc tēlot, es skatos. Bet man šeit tas ļoti pateicīgi, jo tu iemācies tā ļoti ātri nomainīt savas tādas realitātes. Un arī tas tā kā iebūvē tādu profesionalitāti, ka tu uzreiz vari pārslēgties. Mēdz teikt, ka mūzika, tīpaši klasiskā mūzika tāda, ir ļoti saistīta ar matemātiku. Un tiem, kam veicās matemātikā, veicās mūzikā un otrādāk. Piekrīt šeit teizē? Es noteikti piekrītu. Nezinu, kā man mūzikas skolas laikos bija solfeģis tāds priekšmets. Ir, jā. Visiem tāds ļoti iemīļots, sarkasmā. Liksim pēdiņās. Jā, un man arī viņš bija tāds ļoti tikpat mīļš kā visiem. Un kaut kur ap 5. un 6. klases manas atzīmes tajā priekšmetā nokritās drastiski līdz 4. un 5. Un tad notika klikšķis kaut kur ap 7. klasi, un matemātikā visu laiku gāja ļoti labi. Tā kā 10. tur mierīgi. Un tad 7. klasē notika klikšķis, kad es saprotu, ka es gribu pabeigt mūzikas skolai labām atzīmēm. Un es vienkārši izgāju cauri visai solfeģā pirksburtnīcai, un es visu sapratu tīri, tā kā analizēju to matemātiski. Krišjān, tu esi paņēmis līdzi fotogrāfijas un vēl dažas lietas, par ko mēs tos vēl parāsim. Kas ir šajās fotogrāfijās? Izņem māc cauri, mēs varbūt pastīties. Es pirmo, protams, ka uzliku man šeit vissvarīgāko. Tā ir, kur var redzēt, kad es esmu savu tēti darbnīcā, un es jau vienkārši ar savu otru ķetskāju viņa lielo mākslas darbu. Tu teici mākslinieks? Jā, viņš ir mākslinieks, tāds brīvmākslinieks. Nav tāds, es domāju, nav baigi tāds atpazīstams plašai publikai. Bet, kā man vienmēr patīk teikt, plaši pazīstams šaurās aprindās. Plaši pazīstams šaurās aprindās? Un tu esi nozagts. Tu arī tāds esi? Jā. Jā, nu vien? Mēs visi teātru studijā, no kuras nāku, mēs tā sevi tā dēvējam. Labi. Ja mēs runājam par mākslu, ar talantu piedzimst vai talantu izkopi? Ko tu domā? Man šķiet, ka man ir kaut kā paveicies ar to tieši akadēmisko zīmēšanu, gleznošanu, ka varbūt man tas ir tā piedzimis, bet tas ir noteikti jāizkoja, bet tā muzicēšana, to es gan caurām dienām esmu man šķiet speciāli mācījies, jo es to ļoti esmu gribējis vienā brīdī. Un to gan, tā kā tur tas, ja to var saukt par talantu, tad viņš ir iedrasēts, tā kā pa vakariem. Noslīpēts. Un kāpēc es kā rūķi tērpu uzģērbu, es saģērbos kā ragana. Tā kā es vienīgais neesmu rūķi cepurē, es esmu kaut kādā raganas cepurē, kaut kādā spīdīgā vestītā. Jā, tā ir kaut kāda elfa cepura. Jā, un es atceros, ka visiem ir tāds, tu esi ragana, visi bēg no manis, un tāds, es esmu rūķis, lūdzu. Viens no taviem darbiem ir šeit. Jā. Par tiem. Kas tas ir? Šo es uzgleznoju pirms 30 gadiem. Tagad jau es tur redzu visādas kļūdas, arī ko mans tētis tur nokomentēja, kas tur nav pareizi, un principā nekas nav tur labi. Es iedvesmojos no Japānas Vogue žurnāla, principā to visu kompozīciju, un es iegleznoju sejā iekšā savu labāko draugu Nikolu, kur tagad dzīvo Anglijā. Tev ir vēl līdz darbi. Kas šie ir pa darbiem? Bet šie ir zīmējumi, šie ir akadēmiskie zīmējumi. Es esmu tā kā iedvesēts sportā. Pieskarties tā kā. Burtiski var pieskarties. Pieskāros. Esam izgājuši caur tam dzīves posmam, kā vispār tu esi saudzis ar kultūru vispārējo.
kurā brīdī tu izdomāji, sajūti X faktors? Tas notika pirms 2 gadiem, kad bija tā iepriekšējā sezona, 4. Un tur pieteicās Nikola, kas ir tie gleznā, viņas draudzene. Un tad sanāk tā kā, ja kāds pazīstamies jau piesakās, tad bišķiņ jau tā kā, jūtos, ir tāda drošības sajūta. Es pilnīgi nejauši iegāju TV-netā, un es nekad nelasu ziņas. Es spēros tā kā ārpus. Izarnēs neskatās. Pēdējās kaut kāds 3 dienas, lai pieteiktos X-faktoram. Vai šī ir zīme? Un es par to īsti beigi nedomāju, es vienkārši uzreiz pieteicos. I don't care much, go or stay. I don't care very much either way. Hearts grow hard on a windy street. Lips grow cold when there's rent to meet. So if you kiss me, if we touch, what is fair? I don't care very much. Jā, aplausos. Forši. Tu esi nodziedājis šo gabalu, tu pulc uzvaras lauras. Wow. Ko tu darīsi ar iegūto balvu? Nākamais sapnis, plāns. Man vienā brīdī arī pajautāju šo jautājumu, un tas ir kreditēja Instagramā, un es tik neveikli atbildēju, ka 10 000 nemaz nav tik daudz. Un kā es tā varu atbildēt, es nāku no tādas pieticīgas pagātnes. Par sevi pastāstīja, kāds tu esi savā finanšu pratībā, savā finanšu rīcībā. Dzīvo uz pilnu krūti jaudu vai tā pragmatiski tu dzīvo? Pragmatiski. Es ļoti taupu. Ko tu novēlētu saviem sekotājiem? Tie, kas tev nāks klāt, tu būs daudz tādu. Es novēlu jums ļoti burvīgu dienu. Es novēlu jums ļoti burvīgu šo atlikušo gadu un arī nākamo. Panākumiem bagātu. Es domāju, bez disciplīnas nekas nenotiks. Tas pats arī man nekas nenotiks, ja es sākušu slinkot studijās un mūzikā. Tāpēc tas ir tas, ko es novēlu ražīgumu. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, ir, slēdz ārā šo video un vienkārši nobalso par mani X-faktorā, lai es uzvarētu. Paldies! Sacīs darīts. Sacīs darīts.